Redzat? Redzam. Tātad redzat ļoti labi. Tātad tēma, par kuru savukārt es gan kā vadītāja, gan arī kā māsa ar vairāku gadu pieredzi traumatoloģija, ortopēdijā vēlos šodien dalīties, ir nenosūdošā komunikācija. Pēc dažādiem skandāliem un negadījumiem mēs daudz runājam par šo te agresiju pret veselības aprūpē strādājošajiem, un vairāk tas akcents tiek likts uz to, cik pacienti vai viņu tuvinieki spēja būt agresīvi pret pret veselības aprūpes darbiniekiem. Bet ikdienā es nereti arī redzu to, ka mēs mēdzam būt ļoti nežēlīgi savā starpā viens pret otru. Tieši tāpēc nenosūdoša komunikācija man šķiet šajā laikā, kad ir ļoti daudz stresa un dažādu tādu steidzīgu situāciju darbā, jo īpaši tieši tiem speciālistiem, kas vairāk ir šeit attālinātajā auditorijā, tātad tiem, kam ir jānodrošina nepārtraukts darbs operācijas zālēs un arī perfekta instrumentu aprites nodrošināšana. Tur tātad šie te darba vides stresa faktori ir tik daudz, kad ir ļoti svarīgi nodrošināt to, ka mēs ikdienā spējam ar cieņu viens pret otru izturēties un sarunāties. Jā, es atvainojos, tātad tieši kā pārtīt. Tātad ikdienā mums ir vajadzīgas tehniskās prasmes, un pajautājot mākslīgajam intelektam, kuras tad ir būtiskākās tieši tiem darbiniekiem, kas strādā ikdienā vairāk saistībā ar operācijām, tātad tā ir sterilizācija un dezinfekcija, kas ir perfekti jāpārzina, instrumenti, aseptikas un antiseptikas principi, taču šīs tehniskās prasmes ikdienā nevar būt atrautas no netehniskajām prasmēm, no kurām tātad viena no tādām būtiskākajām ir komunikācija, problēmu risināšanas spējas un dažādu organizatorisko jautājumu risināšana, jo visi procesi ir tādā lielā miedarbībā, un jebkurā mūsu ikdienas solī darba gaitā visur seko saziņa, informācijas nodošana. Un, ja saliek šīs te tehniskās un netehniskās prasmes kopā, tad jo labāk mēs pārzinām instrumentus, jo labāk mēs spējam risināt problēmas, jo vairāk mēs pārzinām procedūras un to aprakstus, jo labāk mēs varam, jo atbildīgāk mēs varam pildīt savus darba pienākumus un savukārt priekš saviem kolēģiem būt uzticami darba biedri un veicot katru savu soli, rūpīgi ievērojot visus aseptikas un antiseptikas principus, mēs izrādām empātiju un cieņu gan pret pacientu, gan pret saviem kolēģiem. Un tas, kā mēs spējam kontrolēt kvalitāti ikdienas darbā un daudzas lietas, kuras ir arī mums jādokumentē, mēs varam demonstrēt to, cik ļoti mēs spējam ievērot precizitāti un efektīvi sakārtot datus, jo mūsdienās datu analīze ir ļoti būtiska, lai slimnīcas vadība, nozares asociācijas, ministrija, tā skaitā veselības ministrija un daudzas atbildīgās iestādes varētu pieņemt datos balstītus lēmumus. Un runājot kopumā par šīm netehniskajām prasmēm, skatoties literatūrā, tās tiek uzskaitītas daudzos dažādos virzienos, ir kuri norādīts 10, ir kuri vairāk, bet, kā jau es arī minēju, tātad komunikācija ir tas, kas iet cauri gandrīz visām šīm netehniskajām prasmēm, tātad tas, kā mēs spējam sazināties,
cik aktīvi mēs spējam arī klausīties, lai saprastu otru cilvēku vajadzības un problēmas, gan arī sadalīt pienākumus savā struktūra vienībā, prast risināt problēmas, pielāgoties, būt gataviem, pieņemt pārmaiņas, gaidītas un negaidītas, risināt konfliktus, saglabāt mieru, koncentrēties, izrādīt cieņu un līdzjūšanu arī netiešā komunikācijā. Un lielā mērā arī saziņa savā starpā mūs padara gatavus vai tieši otrādi noslēdz mūsu vēlmi mācīties un attīstīties. Runājot tieši par nenosodošo komunikāciju, tātad no angļu valodas non-judgmental communication, tas ir veids, kā mēs sazināmies ar citiem, neizsakot negatīvu vērtējumu vai kritiku, bet gan izrādot cieņu, izprati un atvērtību. Un šī komunikācijas pieeja, tehnika vai kā viņu var nosaukt dažādos veidos, ir ļoti, ļoti svarīga. Jo tas galvenais iegūms ir tas, ka mēs veicinām uzticību vienam otram, mazinām iespējas rasties konfliktiem un risināt pat vissarežģītākos jautājumus. Lai vēl vieglāk būtu saprast, kas ir nenosodoša komunikācija, vēlos uzsvērt arī, kas tad ir nosodoša komunikācija. Nosodoša komunikācija savukārt tas jau ir tāds, kā sprieduma izteikšana, un nereti izsakot spriedumu, nosodoši komunicējot, mēs mēdzam ielikt šajā tekstā verbālajā visbiežāk savu personīgo viedokli un savas vērtības, savus morāles standartus, un spriedums visbiežāk asociējās tieši ar to negatīvo, ka tas ir kļūda, ka tas ir tāds skarbs spriedums un norādīšana uz to, kas ir slikti. Par nenosodošu komunikāciju runā ļoti daudz gan psiholoģijā, gan mediācijā, gan konfliktu risināšanā un daudzās citās jomās, un man ir prieks, ka par to runā arvien vairāk arī tieši veselības aprūpē, jo, kā es teicu, mēs kolēģi mēdzam būt ļoti nežēlīgi viens pret otru, un mēs ikdienā tiešām koncentrējamies daudz uz tehniskajām prasmēm, bet, lai mūsu sadarbība būtu pozitīva un veiksmīga, mums ir svarīgi uzlabot un trenēt savu komunikāciju. Atradu vienā no literatūras avotiem tādu angļu valodā duālo metodi, ko iesaka lietot līderībām, kas ietver tādus četrus elementus. Nenosodīt, pieņemt, mīlēt, pat tad, ja tu īsti nepiekrīti. Varbūt mīlēt mums tā ikdienā kolektīvā strādājot šķiet tāds pārspīlēts vārds, taču ar to es pati personīgi vairāk izprotu to, ka tātad mēs izvēlamies neizteikt spriedumu nosodošu, nekritizēt, bet tas nav viegli. Tas ir tiešām tas, kas mums ir jātrenē, jo kāpēc kritiku izteikt ir ļoti dabiski, citreiz pat sanāk, tāpēc, ka tanī brīdī, kad cilvēka smadzenes pieņem lēmumu kritizēt, nosodīt, smadzenes tanī brīdī darbojas ļoti ātri. Tātad nekritizēt, saprast, mēģināt izprast otru personu un arī pašu situāciju, jo, lai mēs būtu gana kompetenti, nenosodoši komunicēt ar kolēģiem savā ikdienā, tas prasa diezgan lielu informētību, jo mēs varam pieiet lietām ļoti virspusēji, bet mēs varam tiešām mēģināt saprast, kas tad par to situāciju tur patiesībā apakšā ir, jo apkārtējā vide un viss tas, kas ir komunikācijā, ziņotājs, ziņas saņēmējs, kanāls, trokšņi, kas ir un viss, kas notiek visapkārt, tas ir tas, kas vistiešākajā veidā
ietekmē šo te saziņu. Un mīlēt vairāk tas ir domāts tā kā labvēlīgi pieņemt, jo tādā sabiedrībā mēs mēdzam nereti cilvēkus, tātad mums vai nu viņš patīk, vai nu viņš nepatīk, mēs mīlam vai ienīstam, bet jebkurā gadījumā, lai arī kāda būtu šī otra persona, mums viņa ir jāpieņem un jāvēl viņam labāko. Un vēl nosodoša komunikācija nereti var būt pat ļoti vardarbīga, jo tā izsaka tiešām negatīvu vērtējumu par otru un izsakot citreiz pat tādas nopietnas apsūdzības vai noniecinājumu, kas savukārt var ļoti lielā mērā ietekmēt arī kolēģa pašapziņu un tālāk savukārt nākotnē vispār garīgo veselību kā tādu. Un vardarbīga komunikācija var būt arī netieša kritika, tāda kā ironija, pasīvā agresija, bet jebkurā gadījumā tas, ko var sajust šajā komunikācijā, ir tas, kad tas otrs cilvēks mēģina pār otru dominēt, tā kā būt pārāks, uztur emocionālu spiedienu un mēģina atstāt arī ietekmi uz otru cilvēku. Un tas, kas rezultātā tātad no tādas vardarbības komunikācijas rodās, ir tas, kad ir emocionāls kaitējums kolēģi darbā, ar kuru mēs esam runājuši vardarbīgi, un tad kolēģis savukārt var justies pazemots, izjust aizvainojumu, kas savukārt rada trauksmi un psiholoģisku stresu. Vēl ko var novērot, tā tad ir manipulācija un kontrole, un tādā veidā mēs kolēģi varam ļoti ievainot un padarīt viņu pakļāvīgāku, vainīgāku un tiešām lielā mērā ietekmēt viņa tālāko rīcību, kas arī ļoti bieži cilvēku noslēdz un nekas labs no manipulācijas, kontrolas, vainošanas un kritizēšanas beigās nesanāk. Un rezultātā konflikti tikai pasliktinās, un ja konflikti pasliktinās, jūs noteikti esat psiholoģijā kaut kur dzirdējuši, redzējuši, kad ir tāds drāmas trīsstūris, par kuru runā daudz psiholoģijā. Ar šo te drāmas trīsstūrī nereti iestrēgst arī citi veselības aprūpes speciālisti, kā piemēram pacientu reģistrātori, kad sajūtot agresiju no malas, no ārpuses, šis te informācijas saņēmējs var ieņemt kādu no 3 iespējamajām neveselīgajām lomām. Viņš var sajusties kā upuris, viņš var rīkoties kā glābējs, vai trešais savukārt kļūt par varmāku un saņemot agresiju, dot pretī agresiju. Šajā trīsstūrī šīs lomas tādos ikdienas konfliktos mēs ik viens varam mainīt, jebkurā brīdī. Vienu brīdi mēs varam būt upuri, tad mēs varam atkal būt varmākus un no šīm te lomām pārslēgties, bet normāli ir tas, kad būtu tas, kad mēs visi esam kā veselīgi, nobrieduši, pieaugušie, izjūtam līdzjūtību pret sevi, spējam kontrolēt savu runu, savu rīcību un racionāli risināt problēmas, nevis konflikta situācijās rīkoties kā tādi ievainoti bērni vai agresīvi vecāki, jo ļoti daudz tālākajai visai mūsu dzīves gaitām, tā skaitā arī savstarpējām attiecībām darbā, atstāja mūsu arī bērnības pieredze. Tādēļ es saku, ka nenosodošā komunikācija prasmes kā tādas ir kompetence, kas ir jātrenē, ir jāsaprot savas sajūtas, kāpēc es reaģēju uz kādu teikumu, kas man tiek pateikts attiecīgā situācijā, un savukārt mēģināt saprast, kāpēc otrs jūtās tā, kā viņš jūtās.
Bet, jebkurā gadījumā nenosodoša komunikācija, tas ir tikai un vienīgi slikti. Pajautājot mākslīgajam intelektam, kas varētu būt tādi 3 nosodošas komunikācijas piemēri, tika izmestas tādas klasiskas ikdienas ainas, kas reāli notiek slimnīcā. Tīri salīdzināšanai, tātad nosodojuša komunikācijas piemērs par nepareizi sterilizētiem instrumentiem. Tātad nosodījuši komunicējot, kolēģis varētu pateikt, kā jūs vispār strādājat. Jūs atkal atstājat nepietiekami sterilizētus instrumentus. Jūs tā darat visu laiku. Savukārt nenosodoša komunikācija šādā situācijā būtu: es pamanīju, ka šie instrumenti nav pietiekami apstrādāti, vai mēs varam kopīgi pārskatīt sterilizācijas procesus, lai izvairītos no līdzīgām situācijām nākotnē. Vēl tāds ikdienas piemērs to, kad arī iepriekšējie runātāji minēja, kad gadās, kad instrumenti kavējās un sākās stress visiem, un tad ļoti bieži tiek lietotas frāzes: jūs atkal kavējaties. Jūsu neizdarības dēļ mēs nevaram sākt operāciju. Cik reizes es jums to varu teikt? Savukārt tāds pozitīvs piemērs būtu, ja mēs mēģinātu tiešām nesteidzināt sterilizācijas nodaļas darbiniekus un norādīt, protams, ka instrumentu kavēšanās ietekmē operāciju norisi, taču kā mēs varam kopīgi šo procesu uzlabot, lai viss notiktu savlaicīgāk. Un piemērs savukārt par nepareizu instrumentu komplektāciju atkal klasisks teikums: vai jūs vispār pārbaudat, ko jūs sūtat, vai jūs vispār esat kompetenti, šis komplekts ir nepareizs, tā ir elementāra lieta, jūs pat to nevarat pareizi izdarīt. Un kā man patikās, kad arī medicīnas tehnoloģija pārzinējs teica, ka instrumenti tiešām pazūd, un pozitīvāka komunikācija būtu, ja būtu izvēlēts teikums, kad trūks nepieciešama instrumenti, vai mēs varam izveidot kontrolas sarakstu, lai līdzīgas situācijas nākotnē nenotiktu. Un tas saskana arī ar to, ko jūs redzēsiet tālākajos slaidos. Es atradu informāciju no kopā apkopotiem aptuveni 53 pētījumiem tieši veselības aprūpē par nenosodošu, nevardarbīgu komunikāciju. Un tajā nav vispār nekā, ko iegūt, ja mēs kritizējam. Mēs varam tikai un vienīgi iegūt. Un tādi labi piemēri, ko var izmantot katrs pats savā ikdienas dzīvē, darbā, mājās un vispār komunikācijā, ir izvairīties un trenēt, nelietot frāzes, kas vaino vai nosoda. Piemēram, tu vienmēr kļūdies. Izmantot tā vietā drīzāk neitrālas vai pozitīvas frāzes, kā piemēram, es gribētu labāk saprast, kas notika. Izturēties ar lielāku empātiju un izpratni situācijās, kuras pašam varbūt nesaprotamas. Es tā nedarītu vai es tā nerīkotos, tomēr saprast, kāpēc tas otrs cilvēks tā ir izdarījis. Un tas, kas mums var izskatīties vienkārši, otram tas var šķist kaut kas ļoti sarežģīti, un arī tajā brīdī viņš var izjust iekšēju diskomfortu un agresīvāk atbildēt mums uz tādiem sadzīviskiem jautājumiem. Un fokusēties nevis uz personību, bet uz faktiem. Tas ir tas, ko mēs ikdienā dzirdam un redzam. Kad mēs nevis koncentrējamies uz to, kādi tad ir tie instrumenti, bet atkal tu kavējies ar darbu, tu taču esi slings, man par tevi stāstīja, ka tu regulāri kavē, un kad nevis
fokus ir uz situāciju, bet tiešām vairāk uz to konkrēto personu. Un nereti tas var veicināt arī, tā teikt, baumošanu un nevajadzīgu tiesāšanu darbā, jo tā liekvārdība, kā saka, izspļautu vai izteiktu vārdu mēs atpakaļ nepaņemsim. Un vēl tā tad cieņa un pieklājība pati par sevi. Visi mēs vēlētos, lai kolēģi mums apkārt ievērotu darba ētiku, runātu pieklājīgi, mierīgā valodā, nelietotu aizvainojošus vārdus. Un vēl tāds ieteikums ir lietot es formu, nevis tu, jo arī psiholoģijā daudz runā par to, ka dažādās konflikta situācijās vai tādās stresa brīžos ir svarīgi pašam saprast, kāpēc es jūtos tā, kā es jūtos, nevis nevis uz to otru cilvēku, kurš savukārt ir bijis dusmīgs, agresīvs un pateicis mums nelabus vārdus. Jo tas tiešām palīdz labāk saprast gan sevi, un citreiz labāk saprotot sevi, mēs arī labāk saprotam otru cilvēku, kas mums atrodas pretī. Un būt atvērtiem dažādiem viedokļiem, jo mēs neredzam lietas vienādi, mēs nezinām pietiekoši daudz, mēs neesam, tā teikt, mācīti pēc tādiem striktiem protokoliem, un arī par protokoliem runājot, kad darbā mēs viņus veidojam. Viena paudze ir mācīta tā, cita paudze ir mācīta savādāk, bet mēs pieņemam to un viens otru mēģinām papildināt. Un, protams, tāds liels iegūms, ja mēs šo te stratēģiju par to, ka komunikācija ir jābūt nenosodošai, veicinām un atbalstam, tad mums ir daudz vieglāk sasniegt tādus kopīgus mērķus un atrisināt problēmas. Un vēl iegūmi, kas no šīs te nevardarbīgās un nenosodošās komunikācijas ir tas, ka uzlabojās savstarpējās attiecības starp veselības aprūpes speciālistiem, un arī mūsu pacientiem ir svarīgi ikdienā redzēt un dzirdēt, ka mēs savā starpā spējam sadzīvot, kad mēs savā starpā spējam parūpēties viens par otru, jo, ja mēs to varam, tad mēs varam parūpēties arī par to pacientu, kurš tajā brīdī ir pilnībā atkarīgs no mūsu palīdzības un atbalsta, un uzlabojās, protams, kopīgā apmierinātība darba vietā. Tiek veicināts potenciāls saprast katram pašam savas vājās puses, lai mēs labāk zinātu, ko tad mums sevī vajadzētu pilnveidot un uzlabot. Tiek veicināts arī negatīvo modeļu vai attieksmju maiņa. Un medicīnā tas ir ļoti bieži, ka mēs dzirdam gandrīz uz katra soļa, viss ir slikti, bet ar šādu negatīvu attieksmi pārmaiņas veikt ir ļoti grūti. Tāpat tās nenosodošā komunikācija atver cilvēku, mazinot iebiedēšanas sajūtu un vispār kopumā uzlabo darbinieku labsajūtu. Uzlabojās mācīšanās spēja, problēmu risinājumu meklēšana, jo ieteikumi var būt konstruktīvāki. Tāpat ir ļoti būtiski, kad komunikācija ir veiksmīga, kad mēs saņemam atpakaļ arī atgriezenisko saiti, jeb tā kā pārdomas vai viedokli par to, kas bija labi un kas savukārt nebija tik labi, bet būtu pilnveidojams. Un uzlabojās arī kopumā šī te garīgā emocionālā veselības stabilitāte, jo
tad, kad darba vide ir ļoti toksiska, pastiprinās risks izdegšanai un arī tādam garīgam izsīkumam. Un atklātība un pozitīvisms uzlabo vispār organizācijas iekšējo kultūru, un jo vairāk mēs saprotam situācijas, visus iespējamos apstākļus vai iespējamos cilvēka rīcības vadmotīvus, jo taisnīgāk mēs spējam pieņemt arī risinājumus. Un tā īsumā savienojot visu ir tas, ka nenosodoša komunikācija vienmēr veicinās dialogu, nevis noslēgs, un abas puses jutīsies daudz labāk sadzirdētas, uzlabosies savstarpējās attiecības darba vidē, un kā arī šodien kāds no runātājiem minēja, darbā mēs tiešām pavadām ļoti daudz laika, un nereti mēs mēdzam šīs savas sajūtas vai pārdzīvojumu aiznest mājās, bet, ja mums šie pārdzīvojumi darbā ir mazāk, tad arī mūsu ģimenes locekļi jutīsies laimīgāki. Un tā tad uzticība būs uzticēšanās vienam otram un cieņa pilnas attiecības, kā arī konflikti, ja arī viņi varētu veidoties, viņi nekad neizskalēsies tādā milzīgā drāmā, kurš savukārt atkal tad pastāv risks, ka cilvēks ieņems kādu no neveselīgajām pozām un atkal labuma nebūs nekāda. Kas var palīdzēt? Mums, piemēram, slimnīcā ir psihologs, kurš konsultē individuāli darbiniekus un palīdz viņiem tikt galā ar savām emocijām un reakcijām. Bet par ko mēs domājam šajā gadā ir semināri par aktīvu klausīšanos, konflikta situāciju simulācijas, un vēl man ļoti patīk šī te pieeja, ko izmanto visbiežāk tieši pacienta stāvokļa novērtēšanā, kas nozīmē šo te konstruktīvo, strukturēto saziņas modeli, kurā tiek aprakstīta situācija, noskaidrots, kādi ir šie te faktori, kas šo situāciju radīja, noteikts iespējamais kā situācijas vai pacienta stāvokļu tāds objektīvs novērtējums un ieteikumi tālāk seko, ko vajadzētu darīt vai kāds būtu labākais risinājums. Un, ja mēs tiešām spētu šo te komunikāciju vai saziņu savā starpā vairāk strukturēt, tad arī komunikācija būtu pozitīvāka, jo nebūtu šo te lieko vārdu, nevajadzīgās kritikas, nevajadzīgās šīs te personības īpašību pieminēšanas un citas nevajadzīgas lietas. Tas būtu īsumā viss. Paldies!